Atveriet Bībeles, Jāņa evaņģēlija 4. nodaļu, tiem, kam ir līdz Bībeles. Būs 4. nodaļa, 45. pāns līdz 54. Es izlasīšu to rakstvietu. Kad viņš nonāca Galilejā, galilieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko Jēzus svētkos Jeruzalemē bija darījis. Jo viņi paši arī bija bijuši svētkos. Tā viņš atkal nonāca Kānā Galilejā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tie nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka, kungs, nāc pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš aptaujājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja vakar, ap 7. stundu drudzis viņu atstājis. Tad tēvs saprat, ka tas bija tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīvs, un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau bija otrā zīme, ko Jēzus darīja, atnācis no Jūdejas Galilejā. Šodien es gribu padalīties par tēmu no cilvēka bez cerības līdz evaņģēlistam. Es lūkšu. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, Jēzus, par šo rītu. Paldies Tev par draudzi, paldies Tev par vietu un par brīvību Tev slavēt un Tev pateikties un Tev nākt Tavā priekšā un būt kopā sadraudzībā, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka vēl pagaidām mūs neviens nevajā, Dievs, un ka šī žēlstības stunda mums sludināt Tavu labo vēsti, būt par liecību, par Taviem darbiem, ko Tu spēj darīt, Dievs. Paldies, Dievs, ka mums nav jāsludina neviena cilvēka vārdi vai darbi, bet ka mums ir jāsludina Tavs vārds un Tavi darbi, Jēzus. Paldies, Dievs, ka mēs tiekam glābts ar Jēzus Kristus asinīm un caur mūsu liecības vārdu, Dievs. Ka mēs uzvaram ļauno tādā veidā, Dievs, ka mēs liecinām to, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Ar liecības vārdu, ar Jēzus Kristus asinīm, Dievs. Paldies Tev, kungs, tā liecības vārdi tie, ko Tu mūsu dzīvēs darīs, Dievs. Un paldies Tev, Tēvs, un paldies par mēķi pilnu dzīvi, Dievs, ko Tu dod. Un paldies, Tēvs, vispār par dzīvību, ko Tu dod, Dievs, un paldies Tev par to. Paldies, Dievs, ka Tu esi augšām celšanās un dzīvību, ko mēs drīz svinēsim šos augšām celšanās svētus, ko pasaules svin, Dievs, bet mūsu šī saprašana ir daudz vairāk. Paldies Tev par to. Tā ir mūsu ikdiena, tā ir augšām celšanās un dzīvība. Paldies Tev, Dievs, par to. Un tiešām lūdzu svētī šo vārdu, svētī katrs, kas klausās un arī kas runā. Paldies Tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdās lūdzu. Amen. Es gribētu iziet cauri 5 punktiem no šī stāsta, kas šeit vispār notiek. Un šis ir brīnišķīgs stāsts par kādu cilvēku, un šis cilvēks ir ķēniņa galma vīrs. Viena lieta, kas šim cilvēkam ir raksturīga, ir bagātība. Viņš zina, ko tas nozīmē. Viņš zina, ko nozīmē vara, viņš zina, ko nozīmē slava, viņš zina, ko nozīmē autoritāte, viņš to visu ir redzējis, un tā ir viņa ikdiena. Viņš pats nav šis ķēniņš, bet viņš ir ķēniņa galma vīrs, tad viņš ir tas, kas sēž pie ķēniņa galda, tas, kas ir viņa sabiedrībā, ķēniņa sabiedrībā. Un šis cilvēks, šis vīrs, viņš šajā stāstā pēkšņi uzrodās. Tas ir stāsts vispār par Jēzus dzīvi, tas ir Jāņa evaņģēlijs. Un šeit uzrodās šis viens vīrs, un šis ir ķēniņa galma vīrs. Bet redziet, kāds paradoks, ar visu šo varu, ar visu šo autoritāti, ar visu šo naudu, kas viņam ir pieejama, ar sakariem, ar labākiem ārstiem, kas vispār tajā valstī bija, pat ārpus tās valsts, viņš nonāktas pie vienas dilēmas, pie vienas realitātes, un tas ir tas, ka viņa dēls ir slims. Un pašu vārdiem vēlāk viņš saka, ka viņš ir slims uz nāvi. Bagātība, vara, slava, autoritāte, lieli biznesa kontakti nespēja stāties pretī nāvei. Neviens nespēja uzvarēt nāvu. Un nāve ir kā vētra katra mūsu cilvēku dzīvēs. Redzēt,
patās Kuldīgas novada un Kuldīgas atricināja šī vēsts par šiem jauniešiem, kas gāja bojā Stendē. Tas satricināja, kad tu pie kolēģiem darbā un cilvēkiem satiekos, tas satricināja viņus. Tas ir kā vētra, kas iestājās cilvēku prātos, kad kāda jauna dzīve aiziet vai vispār kāda dzīve aiziet, kad cilvēks nomirst. Un šī nāve kā vētra. Un tas jautājums ir tev šodien, kā tu domā stāties pretī šai vētrai, kas būs tavā dzīvē? Par vētru es domāju nāvi. Nāve ir mūsu lielākais pretinieks un mūsu ienaidnieks, ik viena cilvēka. Nav svarīgi, kādā rangā tu esi. Nav svarīgi, cik tev naudas ir uz konta. Nav svarīgi, cik tev liela autoritāte. Nav svarīgi, cik tev liela vara. Nāve ir viena lieta, ko tu nespēsi uzvarēt viens pats. Tā ir viena lieta, kas agrāk vai vēlāk tevi pārņems. Nāve. Redzēju, kā šis cilvēks, viņš noteikti ķēries, un tāpat arī daudzi cilvēki pasaulē ķerās pie jebkuras palīdzības, pie jebkuras ārsta, pie jebkura cilvēka viņi ķerās, viņi meklē pie visi, pie kur var tikai. Bet tik un tā nav pārvar. Nāves var ir tik spēcīgi, viņas dzelons ir pilns ar indi. Romiešiem 6. nodaļā 23. pantā ir rakstīts, ka grēka alga ir nāve. Grēka alga ir nāve. Alga, kas ir alga? Tie, kas mēs strādājam, alga ir mūsu nopelns. Ja? Tad mēs esam strādājuši mēnesi vai vienalga, kā tev maksā nedēļām vai 2 nedēļās reizi vai mēnesī reizi. Tā ir tava alga. Tu strādā, tu darbojies un tu nopelni savu algu. Un Bībele saka, grēka alga ir nāve. Tas, ko nopelna par grēku, tas, ko mēs nopelnam grēkojot, ir nāve. Un visai cilvēcei šī problēma. Mēs it kā darbojamies, mēs it kā daram kaut kādas lietas, bet tik un tā beigās mūs tik un tā visus pārņem nāve. Un tā tas ir bijis ar visiem cilvēkiem visos gadsimtos. No Steve Jobsa līdz cilvēkam tepat Kuldīgas novadā, līdz parastam cilvēkam. Ķēniņa galma vīram dēls ir slims, šis stāsts. Un pēc pašu vārdiem, jā, viņš saka, kad uz nāvi slims. Un šeit ir šī situācija, kas iespējams daudz cilvēku dzīvēs, un arī šī cilvēka dzīvē ir situācija, ka neviens nevar palīdzēt. Neviens. Ne nauda, ne vara, ne sakari, nekas nevar palīdzēt. Kāpēc? Tāpēc, ka ir tikai viens, kurš var paskatīties nāvei acīs un teikt, tu man neko nevar izdarīt. Tikai viens. Un viņa vārds ir Jēzus. Tikai viens, kurš var nostāties nāvei pretī un teikt, tu man neko nevar izdarīt. Tas ir Jēzus. Un šis galma vīrs atnāk pie pareizā avota, pie cilvēka, pie Jēzus. Jēzus pats ir teicis par sevi, iedomājieties, ja viņš ir sev tā nosaucis. Tas ir, mēs uzdodam jautājumu, kas tu esi? Es esmu santehniķis, kas tu esi? Es esmu datorspeciālists, kas tu esi? Es esmu lidmašīnas pilots, kas tu esi? Es esmu valdes priekšsēdētājs, kas tu esi? Es esmu mācītājs, esmu ārsts. Un Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Iedomājieties, tāds amats. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tu esi, Jēzus? Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Viena no lietām, ko viņš saka, tā ir tikai viena no lietām, ko viņš sev nosauc. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Dzīvība. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Augšām celšanās definīcija ir celšanās no nāves. Kas ir miris tas ceļas dzīvē? Augšām celties. Redziet, mēs svinam šos svētkus, pasaules svin šos svētkus, augšām celšanās. Jēzus Kristus augšām celšanās. Tas nav mazs, kas notiek ar Jēzus Kristus augšām celšanās. Jo, redziet, viņš pats sev nosauc, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tajā pašā Romiešiem 6. nodaļā 23. pantā, tur ir rakstīts tā, ka grēka alga ir nāve. Bet otra daļa šiem rakstvietām, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība caur Jēzu Kristu. Balva. Grēka alga ir alga, ko mēs nopelnam, kas ir mums visiem, tā ir mums visiem, jo Bībele arī saka šajā pašā Romiešiem 3. nodaļā saka tā, ka
kad mēs visi esam grēkojuši. Mēs visi, lai ko tu domā, lai cik tu esi lūdzis un gavējis šonedēļ, lai ko tu domā par sevi, lai tu domā, ka tu esi svēts vai tev viss ir kārtībā. Dieva vārds saka tā, pār mums visiem, mēs visi esam grēkojuši. Mēs visi esam grēkojuši. Un tā otra, tad grēka alga ir nav, bet interesanti vārdi 6. nodaļā, 23. pantā ir romiešiem ir tā daļa, kas saka, Dieva balva ir mūžīgā dzīvība caur Jēzus Kristu. Balva. Tas vārds balva ir karizma. Tas ir labvēlība, kur cilvēks nav pats nopelnījis un nekad nevar nopelnīt. Šis galma vīrs atrod šo balvu. To, ko viņš pats nevarēja nopelnīt, to, ko viņš nevarēja saviem sakariem iegūt, to, ko viņš nevarēja dabūt pats, Dievs viņam deva žēlstību, Dievs viņam deva nepelnīt, bez peļņas, ne jau vairs nav pat alga, te ir vienkārši prēmija, bonus. Dievs deva balvu, tā ir mūžīgā dzīvība caur Jēzus Kristu. Un miljoniem cilvēku pasaulē šo balvu sastapuši, šo balvu saņēmuši. Arī tu un es zinu, mēs daudz šeit cilvēki, mēs esam saņēmuši šo balvu, šo dāvanu, nenopelnīto, nevar nopelnīt to, ko mēs esam saņēmuši. Tā ir mūžīgā dzīvība caur Jēzus Kristu, tā ir augšām celšanās un dzīvība caur Jēzus Kristu. Mans dzīves stāsts. Es biju, man pienāca 20 gadi, un es biju pārdozējis jaunietis, kas ļoti cīnījās ar veselību. Un bija traki. Un manā ikdienā, manā realitātē 20 gados jau ienāca nāve. Ne man draugi, kur man reāli pagriez muguru, ne nauda, nekas nevarēja palīdzēt. Bet Jēzus palīdzēja, Jēzus ienāca manā dzīvē, tas bija 11. jūnijā 2004. gadā. Es piesaucu Dievu un es teicu, Dievs ienāca, vai viss, ko es teicu tikai Dievs, vai man var tikt piedots, vai man vēl ir cerība. Jēzus Kristus ienāca manā dzīvē, izmainīja visu, augšām celšanās un dzīvība ienāca manā dzīvē. Miljoniem cilvēku pasaulē sastopās ar tieši to pašu, šo vienu personu, ar augšām celšanās un dzīvību. Otrais punkts, tad pirmais bija tas, kad tie 5 punkti, ko es teicu, ka mēs iziesim cauri, pirmais punkts bija vajadzība. Ja? Un šīs vajadzības, es uzsvēru šo nāvu, tā vajadzība ir vitāla, saprotat? Tā vajadzība, kas šim cilvēkam bija, un tā vajadzība, kas tev un man pamatā visiem cilvēkiem ir šī tā nāve. Ko tu darīsi ar savu nāvu? Ko tu darīsi ar to? Kā tu stāsies pretī tai vētrai? Un šim cilvēkam ir šī vētra, šim cilvēkam ir nāve. Pretī viņam stāv acīs, tas tagad atspoguļos uz viņu dēlu. Un bija vajadzība, un nākošais punkts ir šīs cilvēks ar šo vajadzību, un šis cilvēks ar šo bezcerību sastopās ar Jēzu. Tad mūžīgais jautājums ir tāds, labi, varbūt tev šodien ir vajadzība. Es domāju, cilvēks varbūt tu esi, kas nepazīst Jēzu. Tad nezinu viņu. Bet tev varbūt ir vajadzība. Un tad tas jautājums, kā es varu sastapt Jēzu, kam ir jānotiek, kas man ir jādara? Kas man ir jādara? Kā tas varētu notikt? Kā tas manā dzīvē varētu notikt? Es esmu šajā trakajā situācijā, kā tas ar manim varētu notikt? Ja redziet, nāve jau nav tikai cilvēku fiziski nāve ir mūsu daudz, bieži vien, man liekas, tā lielākā, mūsdienas sabiedrības tā nāve ir tā bezcerība, kas ienāk. Saprotat, tā ikdiena, ka tu bezcerība. Jo pa laukiem braukājot, viena lieta, ko es cilvēkos redzu un spilgti redzu, ir bezcerība. Ir cilvēki, kuriem jaunie ir aizbraukuši ārzemēs, neliekās nezinas, vien paši atstāt. Bezcerība. Bezcerība ir tā ir tā nāva arī mūsu sabiedrībai, mūsu ikdienā, ko mēs sastopamies, tā ir bezcerība dēļ parādiem, bezcerība dēļ atkarībām, bezcerība. Varbūt tu esi šeit, varbūt tev nav fiziski nav, un tā viena diena tev būs. Ja, bet varbūt tev ir šī bezcerība, es tāds 2 kategorijas uzsver. Un kas tev ir jādara? Kas man ir jādara? Kas ir jādara? Un tev ir jādara tas pats, ko šis vīrs darīja. 47. pantā. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļa. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnāca uz Galileju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nākt un dziedinātu viņu dēlu, jo tas gulēja uz miršanu.
Kas tev ir jādara? Tev ir jāiet pie Jēzus un jālūdz viņš. Tev ir jāiet pie Dieva un jālūdz viņš. Cilvēks nevar palīdzēt šādās situācijās. Cilvēki viņam nevarēja palīdzēt. Un ja tu nonāks līdz tam brīdim, svētīts tu esi. Ja tu nonāks līdz tam brīdim, kad tu sapratīsi, ka tev neviens cits nevar palīdzēt, kā tikai Jēzus. Jēzus savus prediķi pirmo vārdu, ko viņš sāk sludināt, viņš pateica tādiem vārdiem, viņš saka, svētīgs ir tas, kas ir garā nabaks. Nabaks. Kam nav nekā. Un viņš saka, kas tev ir jādara? Tev ir jāiet pie Jēzus un jālūdz viņš. Bet redzēt, šis vārds lūgt un te ir tā atslēga, ka ļoti daudz cilvēku pasaulē lūdz Dievu. Bet viņiem pietrūkst viens elements. Viens elements pietrūkst. Un es uzskatu, ka Dievs nav mazais bērns, Dievs ir džentlmens. Es vienmēr man patīk tas teiciens, svētais gars ir džentlmens. Viņš nekad neuzmāksies, viņš nekad neskries virsū tev uz ielas un teiks, seko man. Dievs ir tā lēnā, klusā balss, kas vienmēr saka, piesauc man un tu dzīvosi. Un šeit ir tev jāiet pie Jēzus un viņš jālūdz, jāprasa, jāsauc uz viņu. Un tas vārds lūgt, ko šeit rakstīts 47. pantā, ir, ziniet kāds? Tas vārds ir ubagot. Lūgties. Un tad, lai saprast, tad pirmais tev jāvēršās pie Jēzus, otrais tev jālūdz viņu, jāsauc uz viņu, ubagot un lūgties. Un tas viens elements, kas pietrūks daudziem, kas nesastopās, ir izmisums. Cik izmisīgi tev ir vajadzīgs kaut kas no Dieva? Cik izmisīgi tev to vajag? Un te piemērs par lūgšanu. Tu sēdi mājās pie televizora, skaties, hokeju, ugunsgrēku, nedod Dievs. Prāts. Tu skaties kaut kādu pārēdu un ienāk tavs vīrs vai tavs sieva un tu palūdz viņam atnest tasīt tējas. Tā ir lūgšana. Un otra lūgšana ir, tu esi Titānika pašaziers, kurš grimst. Tu neesi vienā no tām glābšanas laivām, tu peldi uz tajā. Nogrimu kuģis jau seni nogrims, tu zini, ka tev vairs ilgi nav, jo tu salsti. Tu grimst, tev ir nāve, te patās. Un tu redz, ka laiva ir 50 metri tālu no tevs. Un kā tu lūgsi tādā gadījumā? Cik tu lūgsi tiem cilvēkiem, pagrieziet vēl apakaļ, paņemiet mani. Grēka jūrā slīkstot cilvēks patiesi piesauc Jēzu. Un tikai tad kaut kas mainās un kaut kas notiek. Romiešiem 10:13 teica, kas piesauc tā kunga vārds, tas tiks glābts. Ja mēs paņemam tikai pirmo daļu, kas piesauc tā kunga vārdu, bet šeit ir konteksts, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks glābts. Šī Titānika aina, šī grimšana, šī pazušana, šī bezcerība, šis izmisums, kas piesauks tā kunga vārds, tas tiks glābts. Ļoti bieži daudzi cilvēki aizmirst vienu svarīgu būtību. Ļoti daudz cilvēku, un tīpaši, man liekas, mēs kā kristieši varam to ļoti bieži aizmirst. Ir Jēzus Kristus krusts. Tā ir patīkama aina. Tā ir vieta, kur Jēzus nomir par taviem grēkiem. Tā ir vieta, kur Jēzus uzņēmās samaksāt par tavu algu un manu algu. Grēka alga. Viņš teica, viņš paņēma manus un tavus grēkus, pats nevainīgs būdams uzgāja pie krusta un nomira tādā nežēlīgā nāvē. Un tad mēs dažreiz uz Dievu apvainojamies par to, ka viņš nav vēl iedevis sievu, vai vīru, vai mēs apvainojamies tāpēc, ka nav alga ienākuši šajā dienā. Come on! Krusts, Jēzus Kristus, nāve pie krusta ir pirmām kārtām grēka dēļ. Un Dievs saka, protams, tās visas svētības nāk līdzi, bet pirmām kārtām, lai mūsos mājo pateicību, paldies Tev, Dievs, ka Tu esi nomirst par maniem grēkiem. Es grimu šajā grēka jūrā. Redziet, jo daudzi uz Jēzu sauc un viņi lūdz, bet daudziem nekas nemainās. Viņi turpina dzīvot savas dzīves bez Dieva un beigās nonāk pazušanā. Es runāju par tiem cilvēkiem, kas ir ārā, kas šķiet, viņi kaut kur sastopās ar kādu, it kā piesauc Dievu, it kā aicina Jēzu savā sirdī, bet nekas nemainās.
Jo redziet, viens tas elements pietrūks, un tas ir izmisums. Jēzus dzird tos, kas sauc uz viņu pēc glābšanas, jo viņš ir glābējs. Viņš ir visas pasaules grēku izpircējs, viņš ir glābējs. Un tiešām ik viens, kas piesauc Jēzu, tiek glābts, bet piesauc viņu pēc glābšanas. Cik nepareizi, ja mēs sludinam cilvēkam, nāc pie Dieva un tev Dievs visu sakārtos. Tev viss sakārtosies. Bet mums vajag sludināt un teikt, nāc pie Jēzus, jo tikai pie viņa ir grēka piedošana. Jo tu esi uz Titaniku. Tu esi uz grimstošu Titaniku. Ja mēs sakam cilvēks, kas nepazīst Jēzu, mums vienkārši vienmēr vajag ar tādu trauksmu balsīs dzirdēt, uz viņiem uzrunāt. Tu esi uz Titaniku, kurš grimst. Šeit ir glābšanas laiva. Ko tu dari? Cik tu ilgi tur sēdēs? Tu nogrims. Nāc top glābts pie Jēzus. Jēzus ir tā glābšanas arka, tas glābšanas tā laiva, kas ir Noas laikos. Redziet, šim galvam vīram bija šis svarīgais elements, un tas bija izmisums. Izmisums. Tad pirmām kārtām bija vajadzība, šīs vajadzības pamata bija nāve, šī izmisums, šī vajadzība, šis cilvēks ar šo vajadzību sastopas ar Jēzu, un trešais punkts ir notiek kas? Jēzus runā vārdu. Kāda ir tava formula? Piemēram, mēs ejam pie cilvēka, kāda ir tava formula, kā tu vari izvest man no šīs situācijas? Ko tu man iesaki? Mēs ejam pie vēl kādu padomdevēju. Ko tu man varētu ieteikt? Dod man kādu plānu, kādu schēmu. Mēs pieejam pie Jēzus, viņš saka tikai vārdu. Ej, tavs dēls ir dzīvs. Wow. Kāda ir tava problēma? Kas ir tavā dzīvē tas lielais kalns šodien, tagad? Kas ir tas lielais kalns? Un ja mēs to visu savu lielo problēmu pieeja pie Jēzus un visu, ko viņš dara, viņš vienkārši saka vārdu. Tev ir tikai vajadzīgs viens vārds no Dieva. Viens vārds. Un man prasa cilvēki, es sev prasu dažreiz, es sev uzskatu par privileģētu, sakot Jēzum. Un viens no iemesliem ir šis iemesls, ka viņš vienu vārdu tikai pasaka, man tur situācijas rodās, es vienkārši pieeju pie Jēzus, viņš pasaka miers. Pats par sevi sakārtojās. Saprotat, par to, cik spēcīgs ir Jēzus, cik liela autoritāte ir viņam. Šajā situācijā, kur ir bezcerība, izmisums, nāve, viss šīs lietas, kas notiek šim cilvēkam, viņš vienkārši pasaka, ej, tavs dēls dzīves. Un nākošais svarīgais punkts, un ļoti svarīgi saprast ir, tad uzdodot jautājumu, kas man jādara, tev jāiet pie Jēzus un jālūdz. Noteikti, ko Jēzus tev darīs, teiks, runās tavu vārdu tavā sirdī. Un Svētais Gars jau tagad runā vārdu tavā sirdī. Un vēl viena lieta, kas ir, 4. punkts ir šis vārds tiek pieņemts. Šis vārds tiek pieņemts. Formula šeit jums nosaukšu, matemātika nedēļas. Jēzus teiktais vārds plus ticība ir rezultāts dzīvība. Jēzus teiktais vārds plus ticība ir dzīvība. Es varētu kādu рэpa dziesmu sarcerēt šeit. Tāda atskaņas. 50. pants, Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīvs, galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Ko Jēzus tev šodien saka? Ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un viņš aizgāja. Un, redziet, manā izmisumā no savas dzīves, un iespējams tu sev to pašu var pateikt, manā izmisumā, kad es biju izmis 20-gadīgs jaunietis. Jo es atceros, pirms es saucu uz Dievu, es lasīju vienu grāmatu par vienu mafijas bosu Francijā. Un par viņu dzīves stāstu. Es redzēju, kā Dievs no absolūtu bārdaka uztaisīja par cilvēku, kas viņu evaņģēlīja vēstnes. Un es
kā Dievs, viņš bija noslapkojis cilvēks, viņš bija traģisks lietas darījis. Viņš bija vienkārši brutāls cilvēks, jo tēvs viņa bija sits, viņš bija vienkārši uzauts tādos apstākļos, ka viņa iekšējais cilvēks bija vienkārši monstrs. Viņš vienkārši viss slānīja un tā, bet Dievs viņam piedeva, Dievs viņu tā atjaunoja. Pilnībā tādu mīkstu sirdi viņam iedeva, un man dzīvē arī sanāca viņu satikt to cilvēku pēc tam. Bet, un es atceros, ka viņš runāja, un tas bija tas cerības pavadiens šim cilvēkam arī. Viss, ko Jēzus pasaka, ir vārds. Un iespējams, tu dzirdi vārdu, un cilvēks saka vārdu, bet tas izmisums mudina šos vārdus pieķerties viņam. Tas ir kā tāds pavadiens cerībai. Un šis cilvēks, viņš satver šos vārdus, šis galvenais, viņš satver, viņš pieķerās pie Jēzus vārdiem. Un tas ir kā pavadiens. Tas ir kā lielā bedrē, tu esi kā lielā dziļā akā iekrits, un tu satver virves galu, kur tev vēl kārā. Un tāpat bija šim cilvēkam. Tas ir tas vārds, tas ir tas, kas ir jāsatver. Ko tu dari ar to dzirdēto vārdu? Ko Dievs tev runā šodien? Iespējams, tu esi tajā bedrē, bet tev tas vārds plīvinās te pat tās priekšā, un viss, kas tev jādara, tikai jāsatver tas vārds, tas vārds par cerību, tas vārds, par ko Jēzus tev saka šodien, tev tikai jāsatver, un viņš tev izvelk ārā. Tas ir tas princips, ko mēs ik viens varam pielietot savā dzīvē, kad Dievs tev kaut ko runā, satver to vārdu, satver viņu, turies pie viņa. Un tu redzēsi, ko viņš izdara tavā dzīvē. Satver to vārdu, ko Dievs tev ir teicis. Jo redziet, nākošais 5. punkts ir augļi, ko nes ticību uz Jēzus vārdu. Un šajā lietā ir tas, ka vēl viņam ceļā esot, viņa kalpa viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja vakar ap 7. stundu drudzes viņu atstājis. Tad tēvs saprata, ka tas bija tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīvs, un viņš kļūt ticīgs ar visu savu namu. Šajā 53. pantā, tad tēvs saprata. Un tieši šī sapratne, tad bija tas posms, viņam bija vajadzība, viņš atnāca pie Jēzus, Jēzus runā vārdu, viņš satvēra to vārdu, un viņš nonāca pie sapratnes. Un šis vārds sapratne ir tas pats, tas ir tā atziņa, tā atklāsme, ko tu un es iespējams esi piedzīvojis, kas mēs zinām Jēzus Kristus kā glābēju, ko Jēzus nosauc par piedzimšanu no augšas, piedzimšanu no gara, tā atklāsme, kad atverās vaļā tev viss lūks, un tu saproti, jā, Dievs ir glābējs, un viņš ir mans personīgais glābējs. Un man tajā brīdī, kad es piesaucu Jēzus, es atceros, kad es biju izmisis, es biju grēkā nospiests, man bija bezcerība, nāve, viss šīs lietas. Es piesaucu Jēzus pēc piedošanas, un visu, ko es pirmajā brīdī sapratu, pirmo reizi es sapratu to rakstu vietu, ko man bija bieži nācies dzirdēt. Ka Jēzus Kristus, jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, ka ik viens, kas viņam tic, nemirtu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Šo raksturvietu es biju bieži dzirdējis. Viņi bija man cilvēki nākuši uz ielas, es viņu biju redzējis, dzirdējis tieši to raksturvietu. Un tajā brīdī, kad es piesaucu Dievu, man atnāca vaļā šī sapratne, šī saprašana, ka beidzot es sapratu, ko šī raksturvieta nozīmē. Jo Dievs tik ļoti mīlēja Matīs, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, ka ja Matīs ticēs, tad viņš nemirs, bet viņš iegūs mūžīgo dzīvību. Šī sapratne, šī atklāsme, šī atvēršanās uz Dievu pasauli, uz Dievu realitāti. Vēl viņi sauc par apgaismošanu. Ja? Ka Dievs mūs vienkārši apgaismo, viņš dveš savu dzīvību mūsos. Tas ir svētais gars, ka ienāk mūsos, mūsu atklāsim. Tēvs saprata. Bet ar šo viss tas stāsts nebeidzās. Man ļoti patīk, ka Dievs svētais gars ir atļāvis šo vienu teikumu atstāda šajā rakstvietā, 53. pantā, un viņš kļūt ticīgs ar visu savu namu. Un viņš kļūt ticīgs ar visu savu namu. Viena lieta, ko es ļoti mīlu ar Dievu, pie Dieva,
kad viņš nav tāds kā kolekcionārs, kas iegūst kaut kādu dārgumu vai kaut kādu mantu, viņš noliek skapī un plauktā, un tur viņi tikai stāv. Bet, kad Dievs tev un mani, kad viņš glābi ar mērķi. Šeit ir šī secība. Jēzus sastopās, galvenvīrs sastopās, Jēzus runā vārdu, viņš satver, viņš piedzīvo šo saprašanu, viņam atziņa atnāk par to pestīšanu, viņam atnāk vaļā, viss saprot, un kas notiek tālāk, viss viņa nams tiek glābts. Bet ne jau no tā, kad Jēzus, ne jau no tās saprašanas, tieši tajā brīdī arī viss viņa ģimenei saprat pēkšņi, gāja pa ielu, ganīja aitas, piemēram, viens no viņa dēliem, saprašana pēkšņi atnāk. Tas notika, es domāju, ka šis nams, man liekas, ka šajā tekstā, šajā teikumā ietilps vēl kas, ka šis vīrs aizgāja mājās un stāstīja par Jēzu, un tie cilvēki atgriezās. No izmisumā, bezcerībā esoši cilvēki, Jēzus pateica viņu par evaņģēlistu. Tas ir pa labās vēsts nesēji. Dzīve ar mērķi. Wow. Viņš tur kalpo savam galmā, viņš tur ir, bet pēkšņi Dievs viņu paņem, izglāb, viņu dod viņam to saprašanu, pat pestīšanu, pat glābšanu, Jēzus, viņš vienkārši piedzīvo Dievu. Ja? Viņš aiziet, viņš kļūst par evaņģēlistu. Dieva vārds arī mums sola, ka tu un tavs nams tiks glābts. Bet viena lieta, kāpēc bieži mūsu nams netiek glābts, un tā arī ir dažādi tēma, ko mēs runājam, bet viena lieta iespējams, ka mēs nerunājam. Iespējams, ka mēs nestāstam. Un šajā sakarā noslēdzot, es gribētu padalīties par to. Jo redziet, viena lieta, ko tu nedrīkst, ja tu esi Dieva bērns, viena lieta neierobežo sevi, un ļoti daudz tā dara un kļūdās. Neierobežo sevi tādā ziņā, ka tur jau ir tas viens mācītājs, ir tur viens evaņģēlists, un es esmu vienkārši parasts cilvēks. Nāk uz draudzi. Dievs tevi ir aicinājis būt par evaņģēlistu. Tu esi evaņģēlists. Man ļoti patīk viena tāda revolucionārs teiciens, Deivids Vilkersons, es lasu, viņš sūta tādas mācītājs, viens Amerikā nomira, viņš nomirs, bet tās liels Dieva vīrs bija, un daudz no jums arī zinat, bet viņu. Un viņš rakstīja vienreiz, viņš tādu pateica, viņš gribēt, es jums pateikšu, kas ir draudze un kas ir mācītājs. Viņš pateica vienkārši tu, katrs jūs esat mācītāji. Katrs jūs esat aicināti šīs funkcijas pildīt savās ģimenēs, savā pie evaņģēlis būt. Tas ir vienkārši, tas nav viena konkrēta cilvēka uzdevums, tas ir mūsu visu uzdevums. Un, ja mēs sastopamies ar Dievu, viss, kas mums ir jādara, un šeit ir šī fantastiskā patiesība, ka ne jau mēs esam tā augšām celšanās un dzīvība, mūsos mājo šī augšām celšanās dzīvība. Un ne jau mēs esam tie, kas varam glābt, bet tas ir Jēzus. Un īstenībā, jo vairāk mēs skatīsimies uz sevi, jo vairāk mēs nedarīsim neko Dieva valstībā. Jo vairāk mēs meklēsim un domāsim iemeslus vai pieķersimies tiem iemesliem, ko īstenībā ienaidnieks mums met mūsu prātos par to, ka mēs nedrīkstam sludināt, jo paskaties uz savu dzīvi, jo mazāk efektīvi mēs paliekam. Un šeit nav par efektīvumu iet runa, šeit iet runa par to, ka Dievs tevi radīs par evaņģēlisti. Un viss, kas tev ir jādara, ir jāstāsta to, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Cik liela Bībeles saprašana šim vīram bija, kas aizgāja mājās un viss viņa nams glābās. Viņam vispār bija saprašana. Es domāju, ka viss, ko viņš teica, ir viņam tā saprašana atnāca par to, ka viņš sastapās ar Jēzu. Jēzus viņam teica, ej, tos dēls ir dzīvs, par viņu viņš bija dzirdējis, ka tas ir pestītājs, kāds viņam varbūt bija stāstījis. Noteikti bija stāstījis, to mēs tūlīt arī apstīsimies. Bet viņš stāstīja tikai to, ko viņš piedzīvoja. Viņš teica, klausieties, ir Dievs, ir Jēzus. Viss viņa nams tik glābts. Tāpēc arī atklāsmes grāmatā ir tāds, ka mēs svētie, Dievu svētie cilvēki, viņš mūs ir darījis svētus. Saprot, nevis mūsu darbu mūs dara svētus, bet viņš mūs ir darījis svētus. Un rakstīs tā, ka mēs uzvaram ar jēra asinīm un ar liecības vārdu. Ko mēs uzvaram ienaidnieku? Mēs nedrīkstam klusēt, mēs nedrīkstam neteikt, mēs nedrīkstam nestāstīt par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs.
Jo tu pat iedomāties nevar, cik liels tas, ko tas nozīmēt var citu cilvēku dzīvē. Jo redziet, viss šis stāsts, viss šī vīra piedzīvojums. Bet man ļoti patīk 47. pāns. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis Galileju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu. Tad viss noteikti tas notikumi, viss noteikti. Un tur tas vārds dzirdējis. Ko viņš bija dzirdējis? Ka Jēzus ir tuvu. Ko viņš bija dzirdējis? Ka Dieva valstība ir tuvu. Un dzirdējis bija tāpēc, ka kāds bija teicis, klausies, es zinu, ka tavs dēls slims, bet es dzirdēju, jā, vai es nezinu, tepat nav neviens vārds nosauts, kas viņam teica. Redziet, Svētais Gars ir salicis visu pa prioritātēm šajā pašā vienā tekstā, vienā stāstā. Viņš ir salicis visu pa prioritātēm, jo viņš ir autors šai grāmatai. Viņš ir režisors. Es beidzot vakar noskaidroju, kas ir režisors. Viņš ir tas, kas sarežisējas šito grāmatu, ja? Un viņš ir atstājis šo vienu lietu pa prioritātēm salicis viņš visu. Tad šis cilvēks piedzīvo šo neizbēgumo žēlstību, nenopelnīto žēlstību, viņš piedzīvo uzvaru pār nāvu, viņš saņem augšām celšanās un dzīvību, ja? Un viss šis stāsts, mēs domājam, wow, super, kāds ir Dievs, bet ir viens tāds apslēpts cilvēks vai cilvēki, kurš tur nemaz nefigurē, ne vārdi, nekas, kur par to pateic viņam. Ja viņi būtu klusējuši, vai viņš būtu sastaps to? Iespējams, Dievs pats kaut kā varēja varbūt uzrunāt. Bet es domāju, ka lielā mērā bija tāpēc, ka kāds neklusēja. Un redz, pat iespējams, mēs tagad lasam šito stāstu, ja, iespējams, ka tas cilvēks sen ir pie Dieva, ja, vai kur viņš nezina, ja, kas viņam to teica. Kad viņš vispār nemaz neko nenojauš, viņš neko nezina. Iespējams, viņš vispār gāja un sludināja, tikai teica, Jēzus ir tuvu, Dievs ir tuvu, cerība ir tuvu. Ej pie Jēzus, tev vajag Jēzu. Tieši tā var būt ar tavu liecības vārdu. Ka tu vari stāstīt un teikt, un tu pat iedomāties nevar, kā Dievs to visu var pagriezt, kā viņš to var lietot. Un ienesot cerību, ienesot pestīšanu, mūžīgo dzīvību un augšām celšanos un dzīvību šī cilvēku dzīvē un viņa ģimenes dzīvē. Arvien vairāk un vairāk man tā sapratne ienāk manā sirdī, ka mēs nedrīkstam klusēt. Ienēnēs grib, lai mēs klusējam. Un viena lieta, ko viņš darīs, viņš teiks, skaties uz sevi, tu taču neesi cienīgs. Kā tu vari vispār runāt par Jēzu, paskaties, kāds tu esi. Bet mums nav jāstāst par sevi, mums ir jāstāst par Jēzu. Viņš ir tas, kas ir tavu cerība. Viņš ir tas, kas ir tavu glābšana. Tu skaties uz manīm, jā, es sadusmojos. Jā, man dažreiz es nesavaldos un paceļu balsi. Vai dažreiz es to vai to, jā, mēs atzīstam, Dievs mūs maina, jā, no spožuma uz spožumu. Bet viss, kas tev vajadzīgs, ir Jēzus. Jēzus tev vajadzīgs, jo es esmu tikai santehniķis, bet viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Amen. Nesēd klusu, liecini, runā, stāsti savu stāstu un norāda uz Jēzu. Norāda uz Jēzu. Kaut kādā mērā šis cikls, kā šis cilvēks, šis vīrs sastapās ar Jēzu, kā viņš piedzīvo īstenībā ar mums visiem, ar katru, kas piedzimst no augšas, savā veidā viņš parādās tāds. Ka kaut kādā dažādākos veidos, bet kaut kādā veidā cilvēks nonāk līdz tam izmisumam vai tai atklāsmē, ka viņam vajadzīgs ir glābējs, ka viņam vajadzīgs ir Jēzus. Tad viņš griežās pie Jēzus, viņš sauc uz viņu, nāk tas vārds, viņš satver viņu, nāk augļi, mūžīgā dzīvība. Un no šī izmisuma, no šī bezcerībā esoša cilvēka Dievs pateic viņu par evaņģēlistu. Dievs tevi ir pateicīgs par evaņģēlistu. Netur to pie sevis, to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Un es sapratu arī, ka nāve ir tā lieta, ko pasaule tiešām netiek galā. Bet Dievs ikvienam, tev, man ir devis šo uzvaru pār nāvu, pa brīvu. Kā Dieva vārds teica, grēka alga ir nāve. Bet Dieva balva
Ja? Tad mēs varam vienkārši teikt to visiem. Pat visnabadzīgākam cilvēkam mēs varam teikt balva, jo tā ir nenopelnīta žēlstība. Tu neesi to nopelnījis, tu to nevar nopelnīt, bet tu vari iet pie Jēzus. Tu vari iet pie Jēzus, jo caur viņu tu iemanto mūžīgo dzīvību. Un tikai un vienīgi tāpēc mums ir jāreklamē, mums ir jānes šī cilvēka, šī Dieva Jēzus Kristus vārds. Mums jānes viņa vārds, jādara viņš populārs. Ja tas ir kā zīme, ko mēs parādam cilvēkiem, mēs parādam, pastāstam viņiem. Viņš ir cerība tavā dzīvē. Un arī varbūt tev šodien ir šī nāva apspiedus kaut kādas tavas cerības, arī pat kā kristietim. Viena lieta ar vien vairāk un vairāk es saprotu, ka mūsos dzīvo augšām celšanās un dzīvība. Un tas nozīmē, ja mums kā cilvēkiem fiziski, ja, mūsu pietur, mūsu gala punkts, mūsu tupiks, ja, ir nāve. Un kad viss, ar to arī apstājās viss. Lieli teicieni, lielas varas, lielas slavas, lielas gudrības, viss tur apstājās. Bet mums jau ir kaut kas vairāk. Aiz kapa. Ja, mums ir aiz kapa dzīve. Mums ir augšām celšanās un dzīvība, kas mājā mūsos. Un vēl šorīt es jums varu pateikt, es piedzīvoju augšām celšanās un dzīvību, kas dzīvo manī. Nav bezcerības, kristiet, tev. Nekad vairs nebūs. Ja tev ir, tad tas ir meli, kam tu tici. Jo bezcerība kristiešu dzīvē nevar būt. Vienmēr ir cerība, jo vienmēr ir Jēzus augšām celšanās un dzīvība. Kurš ir tavs glābējs, kurš mājo caur svēto garu tevī. Amen. Es došu Mārcim noslēgt ar lūkšanu. Nu tad piecelsimies un pateiksimies Dievam, ja? Ka nav tupiks. Mīļais debes Tēvs, visvarnais kungs, paldies par šo vārdu. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, ka tu svētais gars ieliec to mūsu sirdīs, ka tam ticam, palīdz mums ticēt, palīdz mūsu masticībā, varnais Dievs. Tu zini, katram no mums ir kāda joma, kur mums ir masticība, kur mēs pārāk daudz skatāmies uz sevi. Varnais Dievs, lūdzu palīdz, ka mūsu skati ir vērsts tikai un vienīgi uz tevi, dzīvais Dievs. Jo mūsu nevarēšanā tavs spēks parādās liels. Paldies tev, mīļais Dievs, ka mums nav jābūt supergudriem vai vēl nes kādiem, bet ka tavu pestīšana ir domāta ikvienam katram. Paldies tev, mīļais kungs. Paldies par ikvienu katru, kas šodien šeit bija. Varnais Dievs sargā mūs, svētī mūs, vadi mūs un varnais Dievs palīdz mums neklusēt. Svētais gars, lūdzu dod mums spēku, gudrību, drosmi, atvērt mūsu mutes un apliecināt tevi. Liecināt par tevi, palīdz mums vārdos, darbos, attieksmē, visās jomās, kā vien varam. Paldies tev, mīļais kungs. Tiešām tas ir brīnišķīgi. Paldies par tavu balvu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.